Es esmu pasākuma organizētājs no Rīgas enerģētikas aģentūras. Un šodien ir kārtējs pasākums. Nav ne pirmais, ne pēdējais Rīgā. Tātad kopā mēs uzskaitam mājas, kas Rīgā ir renovētas. To skaits ir 63. Un šī ir māja Bolderājā. Nav pirmā, tā ir otrā, Lielupas ielā. Jau bija pirms gadiem 4. Tagad ir Rīgas nama pārvaldniekā. Ar viņu palīdzību ir iedzīvotāji pieņēmuši lēmumu un renovējuši māju Finieru ielā 15 pie jaunās adreses jāpierod. Vēl pagājušo vasaru tā bija cita adrese. Lūdzu, teikt, atnākuši speciālisti pēc tām ievadu uzrunām. Varēsiet uzdot jautājumus. Pirmajam lūdzu vārds ir Rīgas nama pārvaldnieks, vadītājs Lečkungs. Lūdzu. Labdien, klātesošie un aicinātie. Liels prieks mums ir kopā nosiltināt un redzēt to, cik ir liela atsaucība un ieinteresētība tajā. Šī ir mūsu otrā dzīvojamā māja, kuru mēs esam nosiltinājuši kopā ar dzīvokļu īpašniekiem, risinot visas problēmas, kas ir saistītas ar tehnisko nodrošinājumu, ar siltināšanas projekta realizāciju un kopā arī ar Rīgas enerģētikas aģentūru un Rīgas nama pārvaldnieku un siltināšanas būvuzņēmēju. Šī ir māja, kuru faktiski mēs varētu teikt, ir nākamais solis tam, lai klātesošie varētu arī daudz aktīvāk pieņemt lēmumu un iesniegt Rīgas nama pārvaldniekā savus kopības lēmumus par to, lai beidzot Rīgā būtu ne tikai pieminētās 63 dzīvojamās mājas, bet 630. Lūgums apskatīties, iepazīties ar rezultātiem. Šeit ir kolēģe, kura varēs parādīt arī, kā izskatās dzīvojamās mājas siltumā noturība. Ja ir vēlme tāda ar termogrāfu apskatīties, vai ir kādi tehniskie defekti tam, kā ir veikts šis siltināšanas process. Tāpat lūgums visiem iepazīties ar mūsu bukletiem, kur ir redzams tas, ka Finieru iela 15 šī konkrētā māja šī gada ziemā ir ietaupījusi vairāk kā 62% no siltuma patēriņu, kas ir līdzīgās mājās šeit Bolderājā blakus. Un otrs ir tas pozitīvais, kas jāpiemina, tad faktiski salīdzinot ar iepriekšējo apkursu sezonu, šai mājai ir papildus 12 eiro centi radušies, kurus šī māja var novirzīt citiem remontiem, kas ir vajadzīgi. Piemēram, kāpņu telpu remontam vai teritorijas labiekārtošanai. Faktiski tas maksājums, kas kādreiz bija mājai jāveic par siltumu, ir iespējams novirzīt gan kredīta maksājumam, gan apmaksājot siltumu, gan vēl papildus veidojot uzkrājumu. Tā kā aicināt visi būt aktīvi. Protams, iedzīvotājiem ir jāpieņem kopības lēmums. Lēmumam ir nepieciešamas 2/3 balsu. Un, ja mēs būsim aktīvi un mērķiecīgi uz šo procesu iesim, tad arī Rīgā būs šīs 630 mājas siltināts, nevis šī brīža 63. Tā kā, ja kas, esat laipni gaidīti Rīgas nama pārvaldniekā, jebkurā klienta apkalpošanas centrā jums ir iespējas gan pieteikt vizīti pie speciālistiem, gan arī uzzināt jūs interesējošos jautājumus. Tā kā tad, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, vērsieties. Kas ietilpst šīs mājas siltināšanā? Tieši. Jā, mājas siltināšanā ir bijis veikts pagraba pārseguma siltināšana, vēniņu siltināšana, ārējās fasādes siltināšana. Šai mājai bija horizontālais jumts,
Attiecīgi, ja mājai ir slīpais jumts, tad arī, protams, mājai ir būtiski arī veikt jumtu nomaiņu. Cik izmaksāja 1 kvadrātmetrs? 1 kvadrātmetrs ir kopējās izmaksas, kas ir bijušas 113 eiro. Dzīvokļos, ja iedzīvotāji lemj, tad attiecīgi dzīvokļos var gan veikt radiatoru nomaiņu, gan arī uzstādīt alokatorus. Un tad attiecīgi katrs dzīvoklis maksās pēc faktiskā patēriņa, nevis kā ir līdz šim, kad maksā uz visu kopējo dzīvojamās mājas platību un sareizina dzīvokļu platību.